Māris ir mūziķis un komponists. Viņam ir sava grupa ar nosaukumu Retro Limited. Daļu koncertos nopelnītās naudas Māris iegulda topošajā sidra darītavā. Viņa vecākiem netālu no Jumpravas pieder zeme un nepabeigta saimniecības ēka. Māris pats saviem spēkiem to pārveido par sidra darītavu. Atšķirībā no sidra darīšanas, ar celtniecības darbiem viņš agrāk nav nodarbojies. Trubu vienošana tāda interesanta, ar ziepēm vajag saziest. Ir arī kaut kādi speciālais mēri, bet man te speciālisti sastāstīja, ka var ar ziepēm. Šitā gluži nav mana sapņu nodarbošanās. Pirms vairākiem gadiem Māris nolēma uz laiku pamest Latviju. Viņš nedavās labākas dzīves meklējumos, viņš devās meklēt sevi. Tagad Mārim šķiet, ka viņš ir atradis pat ko vairāk. Man bija tāda tā kā mūziķa krīze. Viss bija bišķi apnicis, tas sakrita ar to finanses krīzi Latvijā, bet, principā es braucu prom nevis tāpēc, ka man te būtu bijis slikti, man īstenībā viss bija labi finansiālā ziņā. Es aizbraucu tāpēc, ka man gribējās pabūt citā vidē, un it kā es biju domājis atrast savu muzikālo virzienu vai kaut ko tādu, bet redz, kā izrādījās, ka tā nemaz nav mūzika. Es gāju vācu valodas kursos Berlīnē. Es dzīvoju Berlīnē pusotru gadu. Un kā jau kursos mēdz runāt par vienkāršām tēmām, kā sapņu māja, sapņu nodarbošanās. Un pēkšņi tur vienā reizē, kad vajadzēja stāstīt par savām sapņu mājām, sapņu nodarbošanos, tā pēkšņi domāju, vīnu darīšana vai kaut kas tāds, tā varētu būt man sapņu nodarbošanās. Un īstenībā ar to viss sākās, tad es pēc tam tā kā aizdomājos. Jo, teiksim, man attieksme ir tāda, ja tu kaut ko gribi, tad ņem un dari, neatliec to. Nedaudz apdomājis šo spontāno ideju, Māris izšķīrās par labu sidram, nevis vīnam. Šīs dzēriens ir piemērotāks Latvijai, jo Latvijā aug labi āboli, turklāt sidra un vīna darīšanas process ir ļoti līdzīgs. Ilgi nedomājot, Māris sameklēja internetā vairākas sidra ražotnes un pieteicās darbā. Vispirms viņš vienu sezonu nostrādāja Francijā, bet pēc tam 2 Austrijā, un saprata, ka sidra darīšana ir īstais ceļš viņa turpmākajā dzīvē. Šitā būs tātad raudzēšanas telpa. Šobrīd ir viss būvprocesos, viss ir noputējis, ko es te šogad griezu betonu grīdu pušu, liku kanalizācijas trubus, būs tie trapi, kas ir pēc prasībām vajadzīgi, lai no grīdas var slapjumu saslaucīt. Ko jāpaskatās, kā tur ar to preses gatavošanu sākās. Jau ritenīšus liek. Sidra darītavas veidošanā Mārim palīdz tēvs Ilmārs, nestandarta iekārtu atslēdznieks, metinātājs. Šobrīd top suluspiedes pamatne. Pati suluspiede jau ir izgatavota un pagājušajā rudenī pārbaudīta. Uzzinājis, ka dēls iecerējis lauku īpašumā veidot sidra ražotni, Ilmārs sākumā bijis pavisam skeptisks. Domāju, kam te Latvijā tāds vajadzīgs konkurēt ar monopoliem, bet pēc tam viņš man izstāstīja, ka tas ir savādāks kaut kas, ka tas nav liela ražošanas produkts. Sāku pieņemt to domu. Tad jau piedāvāja pagaršot, tad man likās vēl pozitīvāks skatiens man bija uz to lietu. Bet skopi daudz nelej. Māra biznesa partneri ir viņa draudzene, Dace. Viņa uzņēmusies grāmatvedības lietu kārtošanu un izgājusi grāmatvežu kursus. Protams, tas viss mazliet arī biedē, jo tā būs pirmā reize, kad es tā patiesi darīšu kaut ko tādu. Bet viss būs kārtībā un viss būs labi. Un ir tāda laba sajūta, ka tu dari to priekš sevis arī. Māris savu biznesu iecerēja sākt ar nelielu sidra darītavu, kurā sākotnēji tika saražoti daži tūkstoši litru sidra. Bet dažu gadu laikā viņš apjomu plāno palielināt pat līdz 15,000 litru. Žūrija atlases kārtā šķita, ka Mārim pietrūkst īstam uzņēmējam raksturīga vēriena, ka viņam jādomā par apjomīgāku ražošanu. Šie žūrijas cilvēki vienkārši iztēlojās, ka ja tu netaisi industriju, tad tu neesi nekas. Bet industrija ir īstenībā vīnu ražošanā ne tas labākais ceļš, pa ko iet. Jo tas nozīmē, ka taisi masu preci. Viņa, protams, var būt pietiekami kvalitatīva, bet īstie vīnu un dzērienu baudītāji, viņi jau tieši kā reiz negrib industrijas preci.
Manuprāt, nu, ja tu ej jau virs kaut kādām 20, 30 tonām, tad tas jau sāk vilkt uz industriālu apmēru. Un tad ir, nu, baigi jāoptimizē visu. Tas ir, manuprāt, paralēls projekts jāsāk vienkārši. Nevis šitais pats, bet paralēli vēl viens. Nu, es neizslēdzu tādu iespēju, ja ir runa par manām ambīcijām, bet vispirms ir jātiek šitik tālu.